Latvijas futbola izlase spēlēm pret Izraēlas un Šveices vienībām gatavojas kaujinieciskā noskaņojumā. Mums būs divas ļoti grūtas un nopietnas spēles. Mums ir spēcīgi pretinieki. Galvenais treneris Aleksandrs Starkaus skaidro, ka treneru un komandas vidū nav jūtama nekāda nervozitāte un ir vēlme nospēlēt savā labākajā līmenī un atdot visus spēkus uzvarām. Abas divas spēles, es domāju, viņas ir izšķirošās šī mūsu grupā. Jūs ziniet, tā pašā dienā, kad mēs spēlēsim Izraēlā, Šveice spēlē ar Grieķiju. Tā kā, es domāju, mums priekšā stāv interesanti vesela nedēļa, kur būs lielais futbols. Latvijas izlases vārdsargs Andris Vaņins, kurš spēlē Šveices klubā Sion, stāsta, ka šveicieši uz Latviju brauc ar apziņu, ka būs grūti. Savukārt Latvijas futbola federācijas ģenerāls sekretārs Jānis Mežeckis uzsver, ka atšķirībā no Šveices un Izraēlas komandām uz Latvijas izlasi netiek izdarīts nekāds spiediens, jo mums nav ko zaudēt, tāpēc būs vieglāk spēlēt. Конечно, очень важно на каждую игру выходить. Katrā spēlē ir svarīgi iznākt laukumā un kaut ko pierādīt. Tiklīdz cilvēks paziņo, ka viņam vairs neko nevajag pierādīt, viņš sāk degradēties. Mēs to varam redzēt dzīvē un biznesā un arī futbolā. Latvijas izlase 5. septembrī izbraukumā spēkosies ar Izraēlas valsts vienību, bet 9. septembrī Rīgā paredzēts mačs ar Šveices komandu. Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra Eiropas zonas 2. grupā Latvijas izlase ar izcīnītiem 10 punktiem pat labi ieņem augsto 3. vietu. Savukārt pirmās 2 vietas ieņem Grieķija un Šveice, kas tikušas pie 13 punktiem.